Cienījamās dāmas un godātie kungi, mēs šodien esam satikušies ar Annu Zeltabreju, jo šajās dienās, kad jūs skatīsieties šo mūsu sarunas fiksāciju, aprit tieši gads kopš aizvadītā septembra traģisko notikumu virknes, kuriem sekoja ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju, liela daļa arī Latvijas domājošo iedzīvotāju, kuriem par šo visu situāciju bija viedoklis, daudziem bija sāpīga šī situācija, un ļoti daudzi, līdzīgi kā es, arī saprata, ka tas viss neatiecas tikai uz Annas ģimeni, bet tam ir arī plašāks konteksts. Tāpēc diezgan spontāni sazvanoties ar Annu, mēs izdomājām, ka varētu ierakstīt sarunu, lai vienkārši jūs arī tos cilvēkus, kuri ģimenei palīdzēja praktiski materiāli, painformētu par to, kā tad Annai ģimenei iet, kāda ir bijusi virzība šajā lietā un kas vispār notiek par un ap šo netik patīkamo notikumu. Anna, es tev vēlos jautāt, kā tu vispār jūties šajā dzīves periodā? Labvakar, un šobrīd man ir lieli jautājumi iekšēji sirdī. Jo es saprotu, ka liela daļa sabiedrības uztver, ka es to daru sevis dēļ. Un es mēģinu saprast, vai tas ir vajadzīgs, vai tas kaut ko dod, tas, ko es daru. Jo es principā šo cīņu uzsāku ne sevis dēļ, jo es ļoti skaidri gribu noformulēt, ka tas nav, lai atrieptos vai lai atmaksātu. Nezinu, kāpēc man tāds patriotisms iekšā no bērnības ir un tāda valstiskuma apziņa. Bet šobrīd man tiešām tā sabiedrības interese ir mazinājusies. Protams, bija vasara un cilvēkiem bija savas problēmas, un es gribu saprast, tas ir mans lielais jautājums šobrīd, vai tas ir vajadzīgs un kam tas ir vajadzīgs. Jo dēļ manis tas vairs nav vajadzīgs. Vispār es esmu saskārusies ar visām iespējamajām, manuprāt, valsts instancēm, kas varētu būt iesaistītas un varētu kaut ko darīt un nav neko izdarījušas. Tieši otrādi, un līdz ar to tāds smags jautājumu brīdis man ir. Bet, teiksim, no rīta, kad tu pamosties, man tīri interesi ir arī kā cilvēkam, kā daudzbērnu mammai, un kad tu ieej apziņā, cik ļoti šis notikušais viss, kas satricināja visu tavu ģimeni un arī ļoti daudz citus cilvēkus, kā jūs minēja, cik ļoti tas tev joprojām ir tavā ikdienā, tavā domās, sirdī. Vai tas ir viena no pirmajām lietām, par ko domā pamostoties no rīta? Pārsvarā ir tā, ka man šīs domas vispār nepamet. Vispār nekad. Es eju gulēt ar tām domām, un no rīta pamostoties es arī principā par to tikai domāju. Un, ne tikai, protams, palīdz tas, ka ir meitas, ir ļoti daudz ikdienas darbu, kā jau daudzbērnu mammai vēl joprojām. Un, protams, ir jādomā par ikdienas lietām, bet kad pienāk tāda brīži, ka tie ikdienas mazliet atkāpjās tie darbi, tad es nevaru par to nedomāt. Un, principā, ir tā, ka viss tas gads, nav vēl īsti gads, bet, principā tā arī ir pagājis. Es par to domāju nepārtraukti, un tā lielā doma paliek. Un tad, kad atkāpjās tie konkrētie dienas uzdevumi, tad ir īpaši. Jā. Vai tev mums tā saruna iesākas tāda par tieši pagātnes sajūtu pacilāšanu arī, un cik saprotu, jūs tieši aptuveni šajā laikā, pirms gada, ar bērniem bijāt atpūtā, pirms mācību cēliena, tā teikt, un kā tev šīs atmiņas, vai tu pārcilā, kur varēja rasties kaut kādas saslimšanas?
Mana pirmā doma, kad mani bērni saslima, bija, ka tas nenotika nejauši. Un es vienkārši nevaru pilnīgi atklāti šobrīd runāt visas savas domas, jo cilvēki nav gatavi vispār uzklausīt, bet, protams, ka es pārcilāju, un, protams, ka man ir daudz varianti. Nē, ir daži varianti, kurus pilnīgi fiziski varētu pārbaudīt ar fiziski pieejamām analīzēm fiziskās laboratorijās. Bet šobrīd man ir tā problēma, ka man trūkst kapacitātes, resursu un tieši patiesībā cilvēku, kas varētu ieteikt laboratorijas. Man nav tik daudz to iespēju pašai sēdēt un meklēt internetā. Līdz ar to es esmu, man trūkst padoma. Man trūkst resursu, kā pārbaudīt tās manas aizdomas, teiksim tā. Bet cik es saprotu, tev tomēr pašlaik ir cilvēku komanda, kuri tev praktiski palīdz, ar kuriem tu tomēr ikdienā strādā kopā, un kuri arī ir ieinteresēti, lai šī lieta virzītos uz priekšu. Ir cilvēki atsevišķi, kas ir ieinteresēti, lai lieta virzītos uz priekšu. Mēs saucam sevi varbūt par komandu, bet realitātē ir tā, kad pienāk tāds brīdis, kad es stāvu pretī 9 vīriem, kuri ir tērpti maskās, policijas speciālībai, un tajā brīdī es saprotu, ka, un tas gadījums man arī daudz ko iemācīja tādā ziņā, ka tā komanda, katrs no cilvēkiem, kas palīdz, ir noteikti sev noteicis robežas, cik tālu viņš iet. Un to jau var arī saprast. Jā, protams, to var saprast, un es nezinu, cik tie cilvēki ir noteikuši. Mums visi ir personības. Jā. Tu runā par spēcvienības komandu, kas bija ieradusies tad, kad tu biji izņēmusi meitenes no stacionāra? Nē, es runāju par policijas spēcvienības grupu, kad es aizgāju pēc dokumentiem, man viņus neizsniedz, un man bija tāds ultimāts, ka es neiešu no policijas iecirkņa projām, kamēr man neizsniegs, un tad atsūtīja spēcvienību, man izlikt. Un bija tāds brīdis, kad es paliku viena pret 9 policijas speciālības pārstāvjiem. Bet tas ir garš stāsts. bet par komandu runājot, es esmu sapratusi, katram no mums ir sava loma, un katrs mēs esam stipri kaut kādā jomā, bet es saku, man ir tāda sajūta, ka mums trūkst cilvēku un trūkst atbalstu, un varbūt tā ārēja informācija tāda, ka visa komanda tur... Nē, visi ir cilvēki, neviens nevar 100% izņemot mani, pieslēgties šajai lietai, jo katram ir savas dzīves, daudz citi darbi, kas jādara, un problēmas, kas jārisina. Visi ir parasti cilvēki, neviens nav miljonārs, kurš var neko nedarīt un vienkārši veltīt tam visu laiku, principā. Jā. Tu zini, es gatavojoties mūsu sarunai, vēlreiz pārcilāju izpētes rakstus par difterijas potēm. Protams, ieguglējot, parādās ikgadējās potēšanas kampaņas, kur tiek cilvēki, iedzīvotāji aģitēti, potēt savus bērnus, revakcinēties paši. Un Cita starpā tā kā mēģināja noskaidrot, kuras ir tās saslimšanas, kuru norises gaita ir līdzīga difterijai un izpausmes. Un tas tā kā streptokoku tonsilīts, infekciozā mononukleoze, jeb Epsteina Bāra vīrus, vai vēl viens variants ir toksilīts, nekretizējošs, sarežģīt nosaukumu. Kāds vispār pašlaik ir tas verdikts, kas tieši bija tavam dēlam noticis? Kāda ir tā diagnoze? Slimnīcas diagnoze nemainās, un līdz ar to arī Veselības inspekcijas un Valsts tiesa medicīnas ekspertīzes centra visas iestādes oficiālās vēl joprojām apgalvo, ka tā bija difterija, un nav atkāpušies ne par mata tiesu, bet patiesībā ir tā, ka tā nebija ne difterija, ne cūciņas, tā nebija neviena slimība, pret ko ir vakcīnas. Tas bija
visticamāk vīrusa saslimšana, jo, principā, tas parādās tajos paraugos, audu paraugos un ne tikai arī dokumentācijā. Līdz ar to es nevaru šobrīd 100% pateikt, kas tas ir. Bija ļoti lielas aizdomas par Epšteinas bāras vīrusu, un arī analīzes to daļai uzrādīja, jo mums visiem ģimenē ļoti augsts antivielu līmenis, izņemot eškolu, un tas man liek personīgi šaubīties, jo eškaliņai nav antivielu pret konkrēto vīrusu. Līdz ar to es domāju, ka tas ir pats svarīgākais jautājums noskaidrot, kas tas bija, jo ar to viss sākās, un to neviens patiesībā līdz galam nemēģina izmeklēt, jo uzmanība uz visādām citām lietām un arī man ārkārtīgi daudz spēka jāvelta, lai vienkārši cīnītos par dokumentiem, lai visādas iesniegumus rakstītu, lai organizētu to visu procesu un saturētu kaut cik kopā. Un beigās policijas iecirknis neizsniedz tos prasītos dokumentus? Jā, lieta pret slimnīcu policija izbeidza pavasarī jau, bet, protams, mēs izgājām visu oficiālo ceļu, 3 reizes apstrīdējām lēmumu, kamēr tas nonāca ģenerāla prokuratūrā. Un ģenerāla prokuratūra, protams, apstiprināja policijas lēmumu izbeigt lietu pret slimnīcu. Nu, lūk, tas bija vasarā, un tad es mēģināju iegūt lietas materiālu kopijas savā īpašumā. Nevis īpašumā, bet lai izpētītu, kas tur ir, jo tur veselības inspekcijas atzinums, valsts tiesu medicīnas ekspertīzes atzinums. Un tur bija ļoti sarežģīti. Detaļās es neiedziļināšos, bet jau pašā sākumā es sapratu, ka man šos atzinumus nerādīs, jo man ir pilnīga pārliecība, ka viņi nav pēc būtības izskatījuši ne dokumentu, ne visu lietu. Un līdz ar to tur šis jautājums jau iziet daudz plašāk ārpus slimnīcas. Tas jau skar uzreiz veselības inspekciju, valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru. Un tāpēc bija mans izmisuma solis, kad es izlasīju likumā, ka es drīkstu iepazīties, vienkārši izlasīju likumā un zvanīju izmeklētāji, kura bija lietas vadītāja līdz tam. Bet process jau bija beidzies, nebija vairs nekādas lietas. Un teicu, ka es vēlos iepazīties, un viņa man sāk stāstīt, ka man jāraksta iesniegums, un viņa vēl paskatīsies, vai izsniegt vai ne, tādā stilā. Tā tad viņa ir tiesīga arī neizsniegt? Es likumos personīgi lasot neatrodu pantu, uz kāda pamata viņi ir tiesīgi neizsniegt, bet praksē ir tā, ka, ja policija izlēma, ka neizsniedz, tad viņi neizsniedz, un viss. Jā, tu zini, tas, ko tu stāsti, tajos likumu džungļos un normatīvu var par tiem runāt bezgalīgi, bet tā būtība ir vispār kāda, ka tev ir notikusi personīgi ļoti liela traģēdija, un tā vietā, lai šos te Latvijas kodoli, kas ir ģimenes, kas ir pamats vispār, kā tu saki, valstī, valstiskajai apziņai, tā vietā, lai atbalstītu, lai kaut kā palīdzētu, lai vismaz radītu to iespaidu, ka rūp tiem pārvaldes struktūrām, ja, un tiem, kuri tiek uzturēti no mūsu visu nodokļiem, banāla frāze, ja, bet tā vietā, lai viņi palīdzētu, viņi apzināti vai neapzināti, vai organizēti vai neorganizēti, dara tieši pretējo. Un tieši pirms gada, kad viss notika, arī radās šis te iespējas, ka ģimenei, kurai jau tā ir ārkārtīgi liels sāpes un ļoti, ļoti nopietna situācija un traģēdija, tā vietā, lai jums sniegtu atbalstu, palīdzību, tā vietā viņi sūta likumsargus, uzsāk dažādus vēl kriminālu procesus, tiesvedības, liedz izbraukt no valsts un tā tālāk. Un tu joprojām sēdi un joprojām saki, ka tev ir šī valstiskā apziņa. Tad man ir jautājums, kas ir tā valsts, tā domforma, kurā tu dzīvo. Ja tu redzi, ka praksē
viss tas, kas it kā veido valsti, ir vai nu nefunkcionējošs, disfunkcionējošs vai apzināti kaitniecisks? Sistēma šobrīd ir izveidota, jā, ka es personīgi redzu, ka Latvijas valsts pārvalde pašreizējā ir naidīgi noskaņota pirmkārt pret ģimeni, pret patriotiska ģimeni. Patriotiskas latviešu ģimenes, tas ir lielākais ienaidnieks šobrīd valsts pārvaldei. Uz savu piemēru var pateikt, bet ja mēs vienkārši nolaižam tās rokas un padodamies, sanāk, ka es aicinu vienkārši cilvēkus domāt ārpus rāmjiem, ko viņiem uzliek. Jo mums ir jāsaprot, ka tā ir mūsu zeme, jo Dievs mums viņu piešķīra. Nevis tie cilvēki, kuri amatos sēž, kuriem būtu jākalpo tautai, bet Dievs mums piešķīra šo zemi, un tāpēc mums ir tiesības šeit dzīvot, un mums ir tiesības domāt. Kaut vai tikai domāt, mums ir tiesības sākt domāt, kādā vispār pārvaldes sistēmā mēs dzīvojam. Jo cilvēki parasti domā noteiktos konkrētos rāmjos un baidās runāt, bet es vienkārši nedomāju rāmjos. Es vienkārši vispirms domāju, ka Dievs piešķīra šo zemi un latviešu tautai, un, protams, arī te citautieši dzīvo. Bet principā latviešu tautai un mums ir jāizdomā, kā mums vienkārši jāsāk domāt, jāsāk runāt, kādā valstī mēs gribam dzīvot. Jo valsts tas nav tas rāmis, ko viņi rada, un tā propaganda, ko viņi liek domāt. Jo mēs jau nezinām patiesībā, kādā valstī mēs dzīvojam. Jo masu mēdī pastāvīgi vai nu melo, vai mēģina sabiedrības domu piesārņot ar dažādiem ļaunumu, intrigām, kariem, bet mēs taču nezinām. Mums nav kanāla patiesībā, mēs esam pārstājuši pa lielam runāt. Un tajā pat laikā kanālu ir bezgalīgi daudz, jo mūsdienās taču ik viens ir medijs, ik viens, kuram ir sociālie tīkli, kamera, mēs visi esam mediji. No vienas puses tas ir labi, jo tomēr arī tavs gadījums ļoti plaši izskanēja, un pretēji tam, kā tas tika iespējams plānots parādīšanai medijos. Jo es atceros, ka mediji bija izplatījuši viltus ziņas, fake news, to saucamos, ko viņi paši ārkārtīgi kritizē, bet palasot rakstus, kas bija saistībā ar jūsu ģimeni un notikušo, es pamanīju vairākas nesakritības. Pirmkārt jau par to, ka bērna vecumu, jā, tika melots, otrs arī par to, ka bērns nomira no difterijas. Vai es pareizi saprotu, ka tie ir meli un bērns nomira nevis no difterijas, bet uz operāciju galda, sirds operācijas laikā, un iepriekš nebija arī nodrošināta aparatūra dzīvības nodrošināšanai, jeb dialīzes aparāts? Ja mēs runājam konkrēti no kā tieši tas iemesls galvenais, no kā nomira Karmels, tad, ja pilnīgi precīzi runā, tad visticamāk tas bija smadzeņu stumbra ieķīlēšanās pārpilināšanas dēļ, jo tur atrodas elpošanas centri un sirdsdarbības centri. Un tas ir redzams autopsijas protokolā, un jā, viņam bija tūska visos pilnīgi orgānos, ieskaitot smadzenes, un viņš pat izturēja operāciju. Un rēta jau tika aizslēgta, un tad viņi vēl iepilināja plazmu, un tas varēja izsaukt, visticamāk, ir tas tiešais nāves cēlonis. Es vēlreiz saku, ka es nezinu, kas tā bija par tieši, kas viņam bija kaklā, to es nevaru pateikt uz šo brīdi. Bet pirmā milzīgās kļūda, ko slimnīca izdarīja, ka viņi ielaida serumu, ko drīkst laist tikai muskuļos, ielaida vēnā. Un kā teica viens ārsts,
un visu vienā devā. Viņš teica, ja viņi tā būtu izdarījuši, viņš būtu miris nākamajā rītā. Bet viņš bija ļoti izturīgs un viņš pārdzīvoja to periodu. Tad viņa intubēšana arī notika pie 99% saturācijas. Principā, to es redzu pēc dokumentiem, es runāju tagad jau visu, ko es varu pierādīt. Un viņi intubēja diezgan neveiksmīgi. Tad viņi ielaida serumu ne tādā veidā, kā vajadzēja. Nezinu, kāpēc. Nezinu, vai tas bija speciāli, bet varētu būt, ka arī nebija speciāli, jo intensīvā terapija ļoti moderna un tur tādas, teiksim, tā akmens laikmeta metodas, kad durstīšana 11 reižu radatām vienkārši nav vairs īsti pieņemama. Tur ir speciāla aparatūra, kas paredzēta zāļu ievedēji. Ticamāk bija pateica, ka difterija vajag serumu ievadīt, ielika aparatūrā un viss notika. Tātad būtībā, apskatot arī Eiropas Savienībā no esošās vadlīnijas, kā rīkojas mediķi difterijas gadījumā, būtībā viņi, Bērns Kliniskās universitātes slimnīcas mediķi, rīkojās pareizi. Nenoskaidrojot nemaz cēloni, tikai pie aizdomām, laida iekšā šo te serumu. Tieši tā, bet nepareizi bija tas veids, kādā viņi ielaida, jo tam tieši intramuskulāri tas ir liela atšķirība kā venozi, jo tas serums ir nekvalitīvs. Latvijai iepirks nekvalitīvs pret difterijas toksīna serums. Tātad tu pēc tam papētīji, kas tas ir par preparātu? Protams, kad es papētīju, jo lielu cīņu arī un ilgā laikā dabūju nosaukumu, noskaidroju, kur viņš ir ražots. Un mēģinājām sazināties ar ražotāju, kurš gan negrib īpaši neko komentēt, bet serums ir ievadīts visticamāk vēnā, jo mans vīrs bija klāt un neredzēja to lielo durstīšanu, kādas bija meitenēm. Līdz ar to tajā laikā atradās, protams, viņa dokumentos izlaboja, jo kāds izlasīja instrukciju pēc tam, bet visticamāk tajā ātrumā un panikā, kas visticamāk viņiem pašiem bija. Ievadīts, bet tas nebija arī nāves iemesls. Es saku, viņš izturēja. Viņam bija pārplēsta plauša visticamāk, jo nebija ventilēta plauša vairākas dienas pēc kārtas, bet arī tāpēc viņš vēl nenomira. Tātad plaušu ventilējumais aparāts? Plaušu ventilējumais aparāts bija kārtībā, es domāju, bet acīm redzot, kaut kas ar ventilāciju nebija labi. Nākamajā dienā viņam sākās asiņošana, kas vispār nav saistīta ar difteriju. Vienkārši asiņošana uzreiz nācās ielaist trombocītu masu. Un tās problēmas pamazām pieauga. Un viņam sākās alerģiska reakcija pret serumu visticamāk, jo uzreiz tika pielietots līdzeklis pret alerģisku reakciju. Jebkurā gadījumā difterija tā noteikti pat, ja viņa būtu bijusi, bet viņas nebija, es esmu pārliecināta tagad 100% pārliecināta, ka nebija difterijas. Pat, ja viņa būtu bijusi, slimnīca izdarīja maksimāli daudz, lai viņš nomirtu. Un kas mani dara bažīgu, ir tas, ka kādā brīdī viņam stāvoklis pat stabilizējās. Visu to viņš izturēja, kas sākumā nebija pareizi. Bet tomēr nebija pie apziņas tajā laikā. Viņam neļāva pamosties. Viņam neļāva pamosties. Kaut gan viņš ik pa laikam atvēra acis un mēģināja to izdarīt, visu laiku bija pamatojumi, kāpēc viņam neļāva pamosties. Un viņš kādu brīdi dokumentos arī tas ir redzams, pat atvēra acis un sekoja ar skatienu līdzi cilvēkiem. Un tā kā. Kāds ārsts, kurš izteicās, ka šajā stacionārā bērns tika noārstēts līdz nāvei, citēju, cik zinu un cik viņš pats arī publiski pauda, saskārās ar ļoti lielu arī vēršanos pret viņu no dažādām struktūrām. Bet no taviem vārdiem es sajūtu, ka attiecībā uz tavu dēlu tika pielietota šī tā saucamā medicīniskā kaskāde, ir tāds termins
saistībā ar grūtniecēm, tad, kad sieviete iestājas stacionārā un viņai sāk ar vienu mazu tabletīti, pēc tam ir nepieciešamība pēc arvien jaunām medicīniskām manipulācijām, kā rezultātā viņa visticamāk savas dzemdības beidz uz operāciju galda ar ķeizargriezienu. Tā ir tā medicīniskā kaskāde, ka katra jauna medicīniskā manipulācija aiz sevis nes nākamās arvien apjomīgākas, nopietnākas. Un šo es dzirdu arī tevis teiktajā. Kā tu to redzi? Vai notika tā, ka tava bērna organisms vienkārši tika pārsātināts ar farmaceitiskajiem preparātiem, un farmācija ir ķīmiskās rūpniecības nozara? Es to redzu tā, ka, manuprāt, vesels cilvēks to nevarētu izturēt. Es nezinu, vai vesels cilvēks varētu izturēt to, kas bija jāpārdzīvo manam bērnam. Vesels pieaudzis cilvēks. Jo bija vismaz minimums 3 reizes pilna narkoze, operācijas, kuras visas viņi nesauc par operācijām, bet realitātē tas ir. Piemēram, ārējās sirds stimulātora ievietošana man nebija vispār operācijas aprakstā minēta. Vispār es prasu, pēc tam rakstīju iesniegumu, kāpēc nav. Jā, medikamenti, un es saku, pārpilināšana, jo visi orgāni bija tūskaini, pilnīgi visi. Un nebija neviens orgāns, kas viņam bija vesels. Bet vai nieres vispār tika galā ar šādu apjomu? Nē, nieres jau uzreiz, var teikt, sabojājās nākamajā dienā pēc serumu ievadīšanas. Viss, nieru vairs nebija. Jau tika pieslēgts dialīzes aparāts. Un ar to bija problēmas, ka tas saplīs vienā brīdī, un viņiem nebija vietā? Dokumentos es redzu, ka ar dialīzes aparātu bija problēmas vismaz 2 reizes. Vienreiz es pati tam biju lieciniece. Jā. Es redzēju, ka viņš 4 naktī pirms operācijas atslēdzās, vienkārši izmeta visu to filtru miskastē. Es jau prasīju, cik tur asiņu ir, un viņa teica, ka man likās, ka kādi 500 ml, bet tur bija šķidrums, protams. Viņa teica, nē, kādi 40 grami, jā. Un tā arī tas aparāta darbība netika atjaunota, bet tas ir tikai viens no daudziem tādiem punktiem, kas noveda pie rezultāta. Un tiešām tas ir mans personīgais ārsta neprofesionālais viedoklis, ka tas, kas izsauca nāvi, galu galā tomēr bija ieķīlēšanās. Labi, Anna, man pašai ir bērni. Un tā kā dažreiz bērniem gadās kaut kādas traumas, un mēs esam bijuši šajā te iestādē, manuprāt, 2 vai 3 reizes. Tur vienreiz pārsist uzacis, vienreiz tur pirkstiņš ievērts durvīs, un vienreiz vienkārši ambulatori pie Lora. Un man radās iespējas, ka tā ir tāda moderna iestāde. Cilvēki tiešām tur ir entuziastiski un vēlas palīdzēt bērniem. Attieksme arī bija ļoti jauka. Es nerunāšu par to, ka tad, kad bērns pārsit uzaci, kā vadlīnijas nosaka piedāvāt stingumkrampju vakcīnu, kas man šķiet absolūti nepieņemami, jo gāzes plīts rokturi apsitot uzaci tur nav kur rasties stingumkrampjiem, taču es varu iedomāties, cik liels procents vecāku tomēr neaizdomājas tik tālu un pieļauj bērnu vakcināciju ar šo te. Un turklāt tā nav monovakcīna, bet tā ir kombinētā vakcīna. Un bērns vienkārši neloģiski, kāpēc, pat ja viņš jau ir dabūjis stingumkrampjus brūcē, kāpēc netiek vienkārši jāiztīra brūce, lai tur piekļūst skābeklis, un tā ir vislabākā, loģiskākā profilakse, bet pa virsu vēl vakcinēt, tur nav loģikas. Labi, tas ir nianses. Nesen arī viena mana draudzene bija nonākusi šajā te iestādē ar savu bērnu, un mēs ar viņu esam dombiedras, bet viņa teica, ka ļoti profesionāli mediķi, ka bērnam tika ļoti palīdzēts arī traumas gadījumā, bet viņam bija daudz nopietnāka trauma, un viņai par šo te stacionāru bija vislabākās atsauksmes.
Un tad mēs te sēžam tagad, un mums ir šī saruna, un tu stāsti to savu notikumu, kam tu izgāji cauri, un tavs bērns. Un tāpēc man šeit rodas ļoti tāda nopietna disonance. Varbūt, vai tev ir izskaidrojums? Kāpēc jūsu ģimenei sanāca pilnīgi pretējs stāsts, gan attieksmes ziņā, gan šīs tā saucamās ārstēšanas ziņā, ka ir sajūta, vai nu tas tika darīts iespējams apzināti, kaitnieciski, vai man nav izskaidrojuma, vai tev ir izskaidrojums? Lai dotu pamatotu pilnīgi izskaidrojumu, būtu vajadzīgi nepieciešami operatīvie dati, ko var iegūt tikai valsts iestādes, tādas, kurām ir pieeja, kuras var skatīties, kas kam zvanīja, kas ko saņēma un kādi dokumenti atrodas slimnīcas. Bet izskaidrojumi, manuprāt, te jau pati pateici, ka tiešām izskatās, ka tas bija plānots. Vai tas varēja būt plānots saistībā ar to vakcinācijas pasi, tas ko tikai vēlējās? ar to saistībā. Un tas bija vienīgais, kas interesēja tajā brīdī masu mēdījus, nevakcinēšanās status principā, kas interesēja slimnīcas ārstus un uz ko viņi tikai norādīja, jo man personīgi, kad es biju pirmoreiz tiku pie sava dēliņa, tad vispār par kaut ko citu sarunas nebija tikai par vakcinācijas statusu. Un viss tas, ko presa rakstīja, tas bija pārāk vienoti, lai varētu noticēt, ka tas vienkārši pats par sevi tā bija. Tas bija ļoti mērķtiecīgi plānota vakcinācijas akcija. Jo Latvija bija viena no, manuprāt, 5 pilotprojektu valstīm, kura tieši tajā periodā sākās šī visa tā programma, un tāda ļoti zīmīga sakritība, ka tajā periodā taviem bērniem sākās šādas difterijai līdzīgas veselības problēmas. Un ļoti interesanti, ka šis pilotprojekts sevī ietvēra un ietver visticamāk arī to, ka slimības simulācija. Un tas nav runa tikai par maniem bērniem vai manu ģimeni, bet slimības simulācija, lai visus paskatītos, kāda būs sabiedrības reakcija, kā masu mēdīji nostrādās, cik liela sabiedrības daļa viņi uzrunās, kā nostrādās politiskie spēki, opozīcijas un tā saucamās pozīcijas, un kāda galu galā arī kā reaģēs atbildīgās instances, pieņemsim pēc tam veselības inspekcija. Un mēs redzam rezultātu patiesībā, cik sliktā. Tev šķiet, piedod, ka pārtrauc, ka tava ģimene tika paņemti kā dzīvie aktieri simulācijai, kas jums nebija simulācija? Nu, savādāk es to nevaru izskaidrot, jo viss notika, slimnīcā notika tik daudz lietu, kas nebija saistītas un nebija medicīniski pamatotas. Un es, protams, varu vairākas stundas par to runāt un rādīt no dokumentiem konkrētas lietas, konkrētus faktus. Bet tik daudz nepamatotu lietu, kas nav pamatojums vienkārši ar diagnozi. Jo tas atsauc arī atmiņā visu to simulāciju, kad viņi gatavojās pandēmijai, jo tad arī mēs tagad redzam brīnišķīgi internetā, jebkurš var atrast šīs simulācijas, un tas jau vairs nav noslēpums, ka tādas lietas notiek un tiek atklāti arī publicēts. Bet tas, ko tu saki par valsts struktūrām, šī bērnu slimnīca taču arī ir valsts struktūra sastāvdaļa. Vai tiešām tu varētu un tava ģimene varētu cerēt uz kaut kādu godīgu, taisnīgu iznākumu izmeklēšanā,
ka valsts struktūra pasaka, ka jā, cita valsts struktūra ir kļūdījusies, jā, ir pieļautas ļoti rūpjas medicīniskas kļūdas, un jā, bērns tika būtībā iespējams nonāvēts. Mēs varētu runāt par cerībām pirms šī gada. Šī gada laikā es esmu izgājusi cauri neskaitāmiem iesniegumiem un neskaitāmām tāda veida iesnieguma veida komunikācijām un ne tikai ar valsts struktūrām. Un pateikšu ļoti atklāti, cerību nav nekāda. Cerību uz valsts struktūrām nav nekādu, un tas ir viena ļoti būtiska lieta, kas ir jāsaprot. Tas ir jebkuram jāpieņem un jāizdomā, kā rīkoties līdzīgā situācijā, jo tieši konkrēti man vispār nav. Ir zudas ticība šīm valsts struktūrām. Bet kāds būtu tavs ieteikums, ja nedod Dievs kādam būtu līdzīga situācija? Jo es telefonu sarunā, kad mēs ar tevi sazvanījāmies un mēģinājām saprast, kāds būtu mūsu šīs sarunas virsmērķis, tu izteicies, ka tu vēlies brīdināt par to, kas notiek, kas var notikt un ar ko obligāti jārēķinās saskarē ar valsts struktūrām. Te ir jānodala divas lietas. Ir tādas lietas, kas ir organizētas no augšas, kā bija mūsu gadījumā, un es esmu pārliecināta par to. Tādā gadījumā nav jēgas vispār neko mēģināt oficiāli darīt. Ja tā ir kāda neitrāla lieta, vienkārši, kas varbūt kaut kur atgadījās, tad vēl var pamēģināt. Bet principā tas, ko es varu ieteikt, ļoti nopietni, ka jāgatavojas. Un tas, ko mēs tagad daram, tas ir svarīgi. Gatavoties vajag un jau izdomāt. Ļoti būtiski ir, lai ir ārsts, kam uzticies. Nevar iet vienkārši pie jebkura ģimenes ārsta uz vienkārši slimnīcu. Un principā tā iekšā intuīcija, viņa jau patiesībā mātēm ir īpaši ļoti pareiza. Un jau tagad vajag saprast, vai ģimenes ārsts ir uzticams, vai viņš tomēr, ja vajadzēs, sarakstīs melus, vai vienkārši iedurs tunci mugurā un pametīs zem riteņiem, un vajag atrast uzticamus ārstus. Man bija liels pārsteigums, bet Latvijā tāda ir. Piemēram, man tiešām ir ļoti patiesas priekš par doktoru Edgaru Medni, jo, kad es dzīvoju savos laukos, es nevarēju iedomāties, ka ir tāds ārsts. Es biju zaudējusi uzticību jebkuram ārstam, bet ir ārsti, un ir arī tādi, kuri atklāti nesaka, un ļoti pareizi, ka viņi tā dara savādāk. Mēs zaudētu varbūt visus ārstus, kuri ir spējīgi domāt, bet svarīgi ir atrast ārstu, svarīgi ir izdomāt, svarīgi ļoti zināt, kuri cilvēki apkārt ir nodevēji, kuri cilvēki kā domā, un tie arī nodevēji var būt arī ģimenes locekļi. Ļoti svarīgi ir nelikt lielas cerības uz tādiem cilvēkiem, kuri ir muļķi, un muļķi ir tie, kuri akli tic propagandai. Jo no sava gadījuma es sapratu, ka tie muļķi, kas bija man apkārt, viņi nodarīja kaut kādā ziņā lielāku kaitējumu nekā tieši izpildītāji. Un varēja daudz kas savādāk arī beigties, ja būtu mēs vienkārši cilvēki mazliet saprastu, kas notiek. Tādā situācijā ik viens cilvēks, kas ir blakus, ir ļoti svarīgs. Ir jāizdomā, ko un kur un kā darīt. Un, ja tomēr gadās nonākt Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā, ja kādam liekas, ka viņa bērns nesaslima vienkārši tāpat, tad mans ieteikums ir noteikti, visticamāk, nevajag norādīt vakcinācijas statusu vispār, jo tam, ja pieņemsim lausta roka vai sasitams, kāds tam sakars vispār. Bet tas ir uzņemšanā viens no pirmajiem jautājumiem. Bet kāpēc? Saprast, kurā grupā iedalīt medicīnai. Kurā grupā iedalīt cilvēku. Tieši tā, ja kādam ir visas vakcīnas, tad varbūt viņš arī var neuztraukties pārāk par savu bērnu tai vietā. Bet ja kādam nav visas vakcīnas, tad darīt maksimāli visu, lai tur nenonākt.
Par savu ģimeni konkrēti runājot, es saprotu, ka mēs tur nedrīkstam nonākt, vienkārši nedrīkstam nonākt, jo mums slimnīcas pārstāvi draudēja, atklātas draudus izteica ar vārdiem manam vīram, kad mēs paņēmām pirmoreiz meitenes, kad jūs jau saprotiet, ka katrs bērns līdz 18 gadiem pie mums nonāk, un viss tas, kas pēc tam notika, kad meitenes tika atgrieztas, pierāda to, ka mēs viņas ar tādām pūlēm oficiālā veidā tomēr dabojām ārā, bet tur mēs nedrīkstam. Mūsu ģimene konkrēti nedrīkst atrasties. Noteikti es neieteiktu visas cerības likt uz juristiem un advokātiem, jo mums nav tiesiskas valsts. Cik es esmu saskārusies ar policiju, viņiem vispār likumi neinteresē. Man tiešā tekstā ir pateikts, ka nelasi man likumu. Es saku, kas ir rakstīts likumā, bet viņiem neinteresē. Viņiem ir pavēles, un viņi darīs savas pavēles. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam vienā tādā lielā liekulībā, ka likumi, mums te netālu ir slēgts ilgstoši viens pārvads. Un mēs arī bieži vien ar dzīvesbiedru ejam tur garām pastaigās un domājam, tā kā ir kritiskā stāvoklī pārvads pār dzelzceļu, un ļoti daudziem cilvēkiem tas ikdienā sagādā nērtības. Ja, piemēram, cilvēks laikus vai uzņēmums nesamaksā nodokļus, pret viņu ir represijas, ja tiek slēgts šāds te pārvads, viņš var stāvēt sanāk mēnešiem, un valsts pusē nav šī pienākuma, īstenot savus pienākumus, ja, sanāk, ka viss ir tikai uzgrūsts tautai, cilvēkiem, bet šai amatpersonām, ierēģiem, tātad viņi var rīkoties, kā viņi grib, pārveidot dokumentus, izlemt, ievērot likumus vai nē, kā arī tavā gadījumā par šo te lietas materiālu izsniegšanu. Es domāju, ka runājot konkrēti par policiju, viņi paši lēmumus nepieņem. Šobrīd ir tā, ka viņiem noteikti ir pavēle un viņi viņu pilda. Arī runājot par specvienību, viņiem ir pavēle un viņi viņu pilda. Es nezinu konkrēti, cik sliktā stāvoklī mēs esam, bet par dažiem policijas pārstāvjiem man ir pilnīga pārliecība radusies. Diemžēl, ja viņiem būs pavēle nošaut to cilvēku, ja viņam pateiks, ka viņš ir terorists vai viņš ir slepkava, vai ka viņam ir ķīlnieki, viņu vajag apturēt, viņš ies un to izdarīs, un viņam neinteresē patiesība. Lūk, tas ir pats briesmīgākais runājot par policiju. Runājot arī tieši tāpat par masu medijiem, tiek vienkārši tika pamesta no vienas iestādes puses ļoti viņu izpratnē garšīga ziņa, jo saistībā ar vakcinācijas tematiku vienaldzīgo nav. Es to saucu kā būlim sarkano lupatu. Ir viena sabiedrības daļa, kura nesaprot, kā var neizmantot šos mākslīgās imunizācijas preparātus un uzskata, ka katrs, kurš tos neizmanto, apdraud pārējo sabiedrības daļu pie mūsdienu, starp citu, atvērtajām robežām, kad Latvijā ir iebrauc ikdienas, es jau domāju, desmitiem imigrantu, tostarp no Indijas, kur ir augstākā saslimstība ar tuberkulozi, un es nedomāju, ka viņiem lidostā kāds pārbauda viņu imunizācijas pasi, ja, tā teikt. Un ir viena sabiedrības daļa, ko pārstāv arī es, kura nesaprot, kā vispār savam bērnam šāda tipa pēc zemākās cenas principa un citiem nedraudzīgiem cilvēka ķermeņiem aspektiem, ja paredzētus preparātus vispār var iedurt. Un tu zini, es arī vakardien sēdēju un gatavojos mūsu sarunai un pārdomāju, un man kā sievietē vienkārši ir, protams, savi sapņi, teiksim, tur māja noteiktā vietā, tur laba mašīna no autosalona. Un es domāju tā, ja man tagad atnāktu kāds un teiktu, Kristīna, tu vari izvēlēties sev tur to mašīnu, kā tu gribi, bet apmaiņām par to tev ir pilnībā jāsavakcinē savs bērns. Es to nedarītu 100%. Man ir vienalga, kāda naudas summa cena. Es pat par maksu nevakcinētu savu bērnu, tāpēc, ka es esmu veltījusi šim tematam vairāk kā 10 000 stundu izpētēji.
Un tāpēc arī medijiem tika pamests šis te skaļais virsraksts, ka stacionārā ir nonācis bērns, kurš netika vakcinēts, nav ticis vakcinēts. Un viņi jau arī te iedziļinājās, viņi neizvērtēja, jo nevakcinācija jau skaitās arī, piemēram, nepilnīga vakcinācija. Un, tā kā tika publicēts pilnībā nekritiski, un tad man, kā arī bijušajai žurnālistei, līdz ar to ir jautājums, kas ir tie cilvēki, kas strādā medijos, un kur ir vispār pazudusi šī tradīcija, ka tev pirms veidot kādu materiālu jāsazinās ir ar vismaz 2-3 avotiem. Jūsu puses viedoklis tur vispār neparādījās, un līdz cilvēkiem neaizgāja ziņa, ka tā iespējams nemaz nav difterijas saslimšana, ja? Un līdz ar to arī bija šī gan valsts pārstāvi bija tā kā organizēts grupējums, gan arī mediji darbojās kā organizēts grupējums, un tad bija cilvēku kopa, kuri saprata iespējams, ap ko šī lieta grozās, ja, un kuriem šī situācija bija ļoti, ļoti šokējoša un sāpīga, un es varu teikt, jā, ka mēs kopienā regulāri komunicējām, mēs izveidojām, manuprāt, atsevišķu pat grupu Telegram, un tas, ko tu stāsti, bija viens no apspriešanas jautājumiem, kur tad reāli vest bērnu, ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Un, medicīniskā palīdzība darbojas krīzes situācijās. Ja tā nav profilakses metoda nekādā gadījumā, tad, ja medicīnu izmanto profilaksē, tad ir auzas, bet krīzes situācijā, jā, medicīna spēj palīdzēt. Tad es pat, teikšu godīgi, googlēju tuvākās klīnikas, kas ir Igaunijā, kas ir Lietuvā, bet visticamāk tās arī ir valsts paspārnē. Un man radās doma, cik brīnišķīgi būtu, ja kādi cilvēki, kā tu saki, ārsti, nevis mediķi, jo mediķis nav vienāds ar ārsts, ja viņi radītu šādu te klīniku tādiem cilvēkiem, kuri piekopi, tā teikt, plašāka skatījuma rūpes par savu veselību, izmantot cita veida profilakses metodas, jo vakcīnas nav vienīgā profilakses metoda. Es domāju, ka tu arī man piekritīs šai ziņā, kur strādā šādi te ārsti, kuri cilvēku uzlūko kā daudzpusīgu būtni, nevis vienkārši šauri, kas mums tur kaklā, kas mums te uz ādas, lūk jums smēre, lūk jums pūšamais, jā, un vienkārši nomaskēt simptomu. Bet par šo te bērnu slimnīcu tev ir pilnīgi taisnība. Godīgi sakot, es tur bieži staigāju garām, un kopš tā, kas notika ar jūsu ģimeni, es varu tikai lūgt augstākiem spēkiem, lai tur nebūtu jānonāk, jo mans vārds uzvārds arī ir, diemžēl, viņiem kā sarkanā lupat, jo ir bijuši gan raksti, gan arī viņi ir vērsušies par kaut kādiem konkrētiem materiāliem, ko es un vakcīnu realitātes komanda ir veidojusi policijā. Tās lietas gan tika izbeigtas, jo mēs spējām uzrādīt visas oficiālās atsauces, bet tā ir ļoti, ļoti nopietna tēma, jo pēc tā saucamās pandēmijas ir arvien vairāk cilvēku, kuri atsakās no savu bērnu potēšanas, no paši nepotējas, jo saprot, kas īstenībā ir šī mākslīgā imunizācija. Paskatījos arī statistiku, starp citu, kā tad mums ir ar to difteriju, un tā saslimstība ir apmēram 1 cilvēks gadā. Bet tajā pat laikā SPKC norāda, ka bērnu
vakcinācijas aptvere līdz 2 gadu vecumam pārsniedzot 95%, kas Latvijā esot pietiekami, lai radītu to saucamo ganāmpulka imunitāti, kā viņi dēvē. Lai gan es šo teoriju viņa nav zinātniski pamatot, jo, kā jau es teicu, mums ir atvērtas robežas un notiek migrācijas starp valstīm, kur vakcinācijas kalendāri ir pilnībā atšķirīgi. Savukārt pieaugušo aptvere 23. gadā bija tikai 55,1%. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka difterija nekur nav pazudusi. Tātad šis te viens cilvēks gadā, ja viņi pareizi nosaka diagnozi, saslimst, bet nav arī izcēlusies epidēmija, jo mums tikai 55% pieaugušo revakcinēs. Un tas nozīmē, ka tas trends un tas mēģinājums ir novelt atbildību uz nevakcinētajiem bērniem par to, ka joprojām kaut kur uzplaiksnī difterija. Ko tu atbildētu tiem cilvēkiem, kuri tomēr uzskata, ka tu nesaki taisnību un ka tavi bērni, tāpēc, ka nebija vakcinēti, saslima ar difteriju? Ko tu atbildētu? Vai tev ir... Iesniedziet man pierādījumus. Ļoti interesanti ir tas, ka viena meita nesaslima. Viena meita nesaslima un mana meita vecākā visu to nedēļu gāja uz skolu. Un teorētiski tajā brīdī, kad brālis bija slims ar difteriju, viņa visu nedēļu gāja uz skolu. Un skolā neviens nesaslima, brauca skolas autobusā neviens nesaslima. Un jautājums ir, no kurienes viņa radās, jā. Tieši tā. Kur radās vispār, kur, bet, es kā jau teicu, šobrīd un visu šo gadu, man liekas, mēs ar niekiem vairāk darbojāmies, iesniegumi, visādi procesi, kuri reāli nav noveduši pie nekā. Protams, mēs savācām tādu pierādījumu apjomu, ka jebkurā normālā iestādē, ja kāds cilvēks paskatītos kaut vai tikai uz tiem dokumentiem, varētu jau atliktu tikai operatīvos datus ievākt konkrētā datumā, kam ko zvanīja, kam ko sūtīja un tam līdzīgi. Un lietu varētu jau atrisināt, pārējais jau ir izdarīts pa lielumu, bet tiem cilvēkiem, kuri baidās no nevakcinētajiem, es varētu teikt, ka es jūtu pati, un arī redzēju, ka arī vakcinētie manus bērnus un daļēji mani arī apdraud. Jo ir arī tā saucamais shading efekts, kad no vakcinētiem cilvēkiem arī izdalās daļiņas. Un es gribētu teikt tā, ka, vienkārši nenāciet mums klāt. Vienkārši nenāciet mums klāt, ja jums ir bail, bet ko es varu citu pateikt, jo šobrīd mana pozīcija ir daudz stingrāka kā iepriekš, kā Covid laikā, jo Covid laikā bija tā, kad vispār mūsu ģimene pa lielam centās, mēs vispār arī šobrīd cenšamies nekonfliktēt ne ar vienu. Mēs visu laiku centāmies paiet maliņā. Mēs gājām iepirkties bez maskas, kur iespējams un cik iespējams, vai arī vispār negājām. Bet principā tā, ja cilvēks ir patiesi pārliecināts, ka viņu tā vakcīna pasargā, tad kāpēc viņš baidās? Uzliec to masku un staigā, kāpēc tu gribi, lai man tā maska ir vai manam bērnam? Tāpēc, ka psiholoģijā ir tāds efekts, kā man bija jāpakļauj savs ķermenis adatai, bet tu uzdrošinies nepakļaut, ar ko tu esi labāks. Un tas ir ļoti spēcīgs triggeris daudziem cilvēkiem. Un tāpēc viņiem šie argumenti, viņi reāli arī tic, ka nevakcinētie ir kā bubuļi. Bet tajā pat laikā atkal jau mūsu mājaslapā ir daudz izpētes raksta, ļoti daudz, pārsvarā gandrīz visām Latvijā izmantojamajām bērnu potēm. Un, piemēram, rotavīrusu vakcīnas, tā nav pote vairs, tā ir mutē pilnām vakcīnu lietošanas instrukcijā. Ir ļoti interesants teksts, ka divas nedēļas pēc tam, kad mazulim ir iepilnāta šī rotavīrusa vakcīna, nedrīkstētu laist klāt cilvēkus, kuriem ir imūnkompromitējoši stāvokļi, tas ir seniorus, kādu,
kurus varētu būtībā viņš aplipināt. Tātad, un tur arī tiešā tekstā ir teikts, ka nedrīkstētu šo te bērnu apmazgāt cilvēku, vai pēc apmazgāšanas vajadzētu rūpīgi mazgāt rokas. Tas nozīmē, ka viņa izkārnījumi, šita vakcīnu saņēmušā bērna, satur to rotovīrusu, un šādā veidā šis te rotovīrus joprojām ir sabiedrībā tieši dēļ iespējams vakcinētajiem bērniem. Un to var teikt arī par ļoti daudzām vakcīnām, un turklāt, piemēram, kombinētās vakcīnas instrukcijā, ko tieši piedāvā visiem bērniem Latvijā. Es, mīļie skatītāji, vēlreiz gribu atgādināt, ka Latvijā medicīna ir brīvprātīga, un jēdziens obligātais potēšanas kalendārs attiecas tikai uz valsts pusi. Valstī nodrošināt potes visiem gribētājiem. Savukārt cilvēkiem šis kalendārs ir brīvprātīgs, un tāpēc jūs varat vai nu piekrist, vai nu atteikties. Un svarīgi, lai tā piekrišana jūsu būtu maksimāli informēta, lai jūs būtu informēti ne tikai par potenciālajiem ieguvumiem, bet arī par ārkārtīgi nopietnajiem riskiem, turklāt par slēptajiem riskiem, jo, kā es esmu secinājusi, izpētot ļoti daudz informācijas par mākslīgo imunizāciju, iedarbība uz organismu ir vienmēr. Jautājums ir, vai cilvēki sasaista, un jautājums ir, kādā laika periodā tas organismā sāk izpausties. Bet, piemēram, šīs kombinētās vakcīnas, ko bērniem piedāvā 2, 4, 6 un gada pusotra vecumā, tur ir tā difterijas komponente. Instrukcijā norādīts, tāpat kā ar jebkuru vakcīnu, ne visām vakcinētajām personām var rasties aizsargājoša imūnreakcija. Un man viens no svarīgākajiem argumentiem ir, kāpēc es pasargāju savus bērnus no visām šīm medicīniskajām manipulācijām, profilakses nolūkos, ka man nav pārliecības, ka valsts puse un šīs iestādes, kuras rūpējas par veselību, ka viņi ir patiesi ieinteresēti, lai cilvēkiem būtu pietiekams antivielu līmenis. Jo ne pēc vienas potes nav vadlīniju, lai noteiktu, vai vakcīna ir iedarbojusies, vai ir cilvēks tiešām pasargāts, derīgs sabiedrības loceklis, drošs, tāds, no kura nav jābaidās. Ja? Ne pēc viens, ja tik ļoti svarīgi būtu nodrošināt šo aizsardzību, tad vai tad netiktu ņemtas pēc tam analīzes un reāli, lai saprastu, vai tas ir pārāk sarežģīti, vai tas ir pārāk finansiāli neizdevīgi, ko tā darīt, vai gluži vienkārši svarīgākais ir kaut kāda iemesla dēļ ielaist šos iepirktos preparātus, ielabētos daudzus, es gribētu teikt, kā tas ir ar K-vitamīnu, ķīmisko K-vitamīnu injekciju, ko tagad jau 3 stundas pēc piedzimšanas bērniem piedāvā, un kur pētījumi rāda, ka šī injekcija pēc tam rada ārkārtīgi lielu asinsvēža risku, un šis asinsvēzs ir top 1 vai top 2 izplatītākā onkoloģiskā saslimšana Latvijā. Tāpēc jautājumu par visu šo, es domāju, ka mēs varētu runāt gari un dikti, un es zinu, ka arī tu esi pētījusi un iedziļinājusies šajās tēmās. Bet tas, ko es tev vēlos jautāt, kā tu vispār redzi tālāko, vai tu redzi izeju no šīs personīgi sāpīgās situācijas, kur tu tajā pat laikā saproti, ka arī tiesiski ir tā kā pret sienu, ja tā var izteikties. Daudz kas ir atkarīgs no pretējās puses rīcības. Tieši cik tālu viņi to beztiesiskumu gribēs pavirzīt. Vai viņi tiešām mani gribēs
mūs tiesāt par to, ka mēs vienkārši atteicāmies no ārstniešanas meiteņu konkrētā iestādē un gribējām vest pie citiem speciālistiem. Un patiesībā es izēju neredzu vairs juridiskos jautājumos. Manuprāt, mēs jau esam nokavējuši to vilcienu, kad mēs kaut ko varam atrisināt juridiski. Tā ir mana dziļa pārliecība, jo kaut vai tas jau bija Covid laikā nokavēts, un arī difterijas gadījums to parādīja, tā saucamās difterijas, jo man bija tiešām ļoti profesionāls advokāts, tiešām ar lielu pieredzi, un arī juriste ļoti profesionāla. Un mēs varam likumiski pamatot daudz ko, bet likumi strādā valstī, kur viņi strādā. Šai valstī, kā jau es teicu, ir pavēļu izpildītāji un pavēļu devēji. Un masu mēdījos es arī iesaistu tikai pavēļu izpildītājos. Tas nav neatkarīgi mēdīji, un kas maksā, tas pasūta mūziku, un kā mēs zinām, kad šajam lielajam biznesam, ar kuru nācās mūsu ģimenei saskarties, un kurš izvēlējās mūsu ģimeni par savu mērķi, ir gandrīz neierobežoti naudas līdzekļi un lobijs, un viņi paši var rakstīt likumus, un laika gaitā to arī jau dara, un mēģina vēl joprojām bīdīt dažādas likumus un grozījumus, un tāpēc mans tiešām kā sievietes un kā mātes viedoklis ir tāds, ka tad, kad vīrieši Latvijā sāks, kad viņi gribēs, lai kaut kas mainās, tad mainīsies. Mēs kā sievietes esam ļoti daudz izdarījušas, ļoti daudz izpētījušas, par ļoti daudz ko runājušas. Tad, kad viņi sāks mīlēt savas sievas, savus bērnus, kad vīriešiem būs svarīgi, lai viņu dēls izaug vesels, lai viņu meita izaug vesela, lai viņi dzīvotu valstī, kur nevis viņus grib visādi eksploatēt, izmantot, apspiest, bet ka viņi izveidos to valsti tādu priekš mums un mūsu bērniem, tad kaut kas mainīsies. Jo es tad, kad saskāros ar spēcienību, sapratu to, ka tad, kad ir nopietnas lietas, viņi tik un tā sūta vīriešus kārtot nopietnas lietas. Vai viņi izmantoja spēku pret tevi? Vai vienkārši palūdz? Nē, viņi neizmantoja spēku, jo ārā bija kamera. Ārā bija Māris Bērziņš ar kameru, viņi palūdz, un es atteicos, un viņi izmantoja pret mani viltību. Un tajā brīdī tas bija diezgan pareizs risinājums, vēlāk to pārdomājot, jo tas beidzās bez upuriem mūsu abu pusēs, teiksim tā. Bet doma ir, tajā brīdī es sapratu, ka nav tā, ka mēs te cīnamies un stāstam, un kad cilvēki neko nezina. Patiesībā lielākā daļa ir izvēlējušies savu pozīciju, un tieši tā. Daudzi mūs uztver kā ienaidniekus, tāpēc, ka mēs nepieņemam, viņi pakļāvās, mēs nepakļaujamies. Un tāpēc ar mums ir jācīnās, un nav svarīgi vairs veselības jautājums, jo cilvēkiem ir svarīgi saglabāt savu māju, savu amatu, savu mašīnu, atdot kredītu, izdarīt savas lietas, un viņi ir gatavi maksāt ar saviem bērniem, un viņi ir gatavi maksāt pat ar savu veselību. Un diemžēl tā ir, un tas, ka mēs kā mātes mīlam savus bērnus, nenozīmē, ka visas sievietes mīl savus bērnus. Diemžēl ir tādas, kuras var pamest savus bērnus uz ielas, un tāpēc mēs nekad nezinām, kas otra cilvēka galvā notiek. Jā, īstenībā tas, ko tu runā, manī ļoti arī atsaucas, un tas būtu noteikti arī mums ar tevi atsevišķi sarunas vērts temats, jo es tāpat kā tu brīnišķīgi redzu visas tās līnijas, kur šis te pat grūti aptveramais naidnieks, pa kurām kurus viņš izmanto. Un viena no tādām ir šis alkohola plašā pieejamība, tas pats alus, ja, kas maina vīriešiem vispār hormonālo sistēmu, un vīriešiem zūd adrenalīns. Viņi kļūst sievišķīgi, un tāds sievišķīgs vīrietis nekad necelsies un neiestāsies par bērniem. Bet otra lieta ir pēkšņi izkrīt no prāta,
Bet katrā ziņā arī par mātēm un bērniem tur runā. Mūsdienās ir tik liels tas ekrāna laiks, ko vispār paskatoties izmantot, bērniem tiek veltīta tik maza uzmanība. Un es varbūt būšu nepopulāra, bet, kā jau es teicu, manā pastaigu maršrutā bieži vien ir bērnu slimnīcas ieeja. Un tā kā man ir tāda profesionāla iezīme vērot cilvēkus un kaut kāds process paskatīties no malas, pamonitorēt citreiz Twitteri arī. Es gribētu teikt, 80–90% vecāku, kuri iet iekšā pa šī te stacionāra vārtiem, ir neapzināti. To var, ietrenējot, var nolasīt aptuveni, gan acu skatienu, gan vispār kopējā maniera. Tie ir neapzināti vecāki, kuri ir savulaik deleģējuši atbildību par saviem bērniem citiem cilvēkiem. Tātad ārsts ir pieņēmis lēmumu vakcinēt vai nē, pats vecāks ar savu galvu nedomā. Un tā arī daudzās līnijās viņi domā, ja veikalā kaut kas ir nopērkams, piemēram, mākslīgais maisījums, tur konfekts, tātad tas ir kaut kā drošības iestāžu akceptēts, tātad manam bērnam labs. Un tā atkal jau sakrājas šīs te ietekmes. Un beigās cilvēks nesaprot, kāpēc viņam bērns 2 nedēļas slimo, 2 nedēļas iet uz pirmskolas izglītības iestādi. Un tā visu laiku par riņķi. Un tas kādā sabiedrībā it kā gribētos ticēt, ka mēs taču arvien attīstamies, dzīvojam arvien labāk. Bet tajā pat laikā tā milzīgā no otras puses degradācija un tā vienaldzība ir ļoti, ļoti lielos apmēros un arvien skaidrāk iezīmēs. Šis gads ir par to, ka laikam tās ilūzijas tiešām brūk un ne viss mums ir jāpieņem, ne viss mums ir jāpiedod. Jā, tas arī tāds nepiekrīt šim te trendam. Bet jābūt ļoti modriem, tas gan. Un es ņemšu vērā tavu padomu par šo te gatavošanos, par šo te izvērtēšanu. Tas ir jādara laicīgi, jo man nebija zināms neviens ārsts, kam es uzticos. Neviens ārsts. Tātad tu tajā vakarā, ka konstatēji, ka bērni nejūtas īsti labi, tev nebija kam piezvanīt. Man nebija kam piezvanīt, un es arī ģimenes ārsti principā, uzticējos tomēr, jo mēs taču tieši pie ģimenes ārstes aizvedām, bet pēc tam viņa uzrakstīja uz bāriņtiesas sēdes lēmumu, kad bija bāriņtiesa par tiesību atjaunošanu. Viņa bija uzrakstījusi, ka mums ir vajadzīga psihiatriskā palīdzība, tāpēc, ka viņa sprieda no tā, ko viņa redz macu mēdījos, bet viņas māsiņa bija uzrakstījusi, klajus melus. Un līdz ar to tas ir ārkārtīgi būtiski. Cilvēki, kas ir apkārt, un cilvēki, kam uzticēties, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai būtu 100% pārliecība par cilvēkiem. Un man ir tik daudz tādā situācijā parādās īstā cilvēka seja, bet tomēr ir pazīmes, pēc kā to seju var noteikt. Tomēr ir iespēja patiesībā laicīgi sagatavoties, un tas ir jādara. Un to vajag atrast ārstu, kam uzticēties, tas ir pats svarīgākais. Ja gadījumā kas, viņam var uzreiz zvanīt. Ja mēs runājam par saslimšanām konkrētām. Bet, un to patiesībā sieviete jūt. Intuitīvi ļoti daudz, ko sieviete jūt, vajag uzticēties savām izjūtām. Un arī ārsta attieksme arī ļoti daudz ko parāda. Līdz ko ir kaut mazākās runas par, es jūs nesaprotu, kāpēc jūs tāda viss uz redzēšanos. Tas ir tas, ko es stāstu arī savām sievietēm, kas ir apkārt un kas citreiz mani uzmeklē, lai parunātos, lai pakonsultētos par gaidību vai mākslīgās imunizācijas jautājumiem. Es viņām saku, ja tu nejūties komfortabli ar mediķi, jo es vēlreiz saku, es nodalu mediķus un ārsts, ja tas nav viens un tas pats, nav jācieš, tu vienkārši atrodi citu, tev pat nav iepriekšējiem jāsaka nekas, jāpaskaidro. Viņi savā starpā apmainās ar dokumentiem. Tas ir tas, ka
diemžēl no iepriekšējām sistēmām ir iegājies, ka, teiksim, mediķis, ka viņam ir kaut kāda autoritāte un viņš var bez maz vai tevi pārmācīt, ja? Bet mani nevajag pārmācīt, es esmu pieaudzis cilvēks, man ir sava galva uz pleciem, ja? Un es esmu pietiekami adekvāta, lai izvērtētu, jo beigu beigās tikai un vienīgi es esmu atbildīga par savu un savu bērnu veselību. Neviens cits nekad neuzņemsies atbildību, un pat ja notiks kaut kādas medicīniskās kļūdas vai kaut kas būs par ātru vai par daudz ielaists vai neatbilstoši preparāts, pat tad no tavas pieredzes secinu, ka tas nav tikai mana pieredze. Ir arī citi cilvēki, mans cita cilvēku stāsti jau arvien nāk klāt, un jā, es uz šo brīdi varu pateikt, ka neviens neatbildēs. Absolūti neviens neatbildēs, jo Latvijā nav kas paprasa atbildību. Policija, pat ja gribētu, viņi nevarētu to izdarīt, jo šobrīd mums tā jebkurā valsts struktūrā ir iefiltrēti savi cilvēki, kuri pārstāv konkrēti lobē konkrētas intereses. Bet tomēr citreiz laikam tie zemāka statusa darbinieki tomēr tiek nosacīti sodīti, jo es dzirdēju par vienu nesenu gadījumu, kad viens ātrās palīdzības feldšeris tika atlaists un viņš arī saņem kaut kādu vai nosacītu sodu vai ieslodzījumu pat par to, ka laikus nereaģēja. Bet ir tas jautājums tāds, ko tas dod tajam cilvēkam, kurš ir cietis un kurš ir nomiris, ka viņš saņēma kaut kādu sodu? Tas gan, protams. Tāpēc vajag gatavoties laicīgi. Vajag saprast, ko kā zvanīt. Un ārkārtīgi būtiski ir, ka ir kāds uzticams cilvēks ārpus ģimenes, kurš varētu atbalstīt. Tas arī ļoti svarīgi. Jo tātad tavā gadījumā kontrole bija pār visu tavu ģimeni, pār visiem telefoniem un... vēl joprojām. Vēl joprojām, jā. Ir tumšs. Anna, mans pēdējais jautājums, jo es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki pagājuši gadu dažādos veidos atbalstīja jūsu ģimeni. Jā, tā ir? Tieši tā, jā, liels paldies viņiem. Varbūt ir kaut kāda praktiska vai cita veida palīdzība, kas tev joprojām ir nepieciešama, vai kādi speciālisti, padoms, kuri varat uzmeklēt Annu. Kontaktus droši var jautāt man, vai arī pat tiešo ar tevi. Droši var jautāt Kristīnai. Man ir ēpasts, ko es mēģinu anna.zeltebreja@proton.me, kur man personīgi var uzrakstīt. Un gribu teikt tā, ka tieši praktiskā palīdzība ir tas, kas visvairāk palīdz. Jo es neredzu tos komentārus, varbūt, kas simtiem tiek kaut kur uzrakstīti. Un tieši arī tie strādā patiesībā, jo viņas lasa pretējā puse. Bet kaut kādās ļoti nopietnās situācijās tieši praktiskā palīdzība ir tas, kas visvairāk palīdz. Un es beigšu ar to, ko es sāku. Tātad man šobrīd ir tas jautājums, vai tas ir vajadzīgs, ko es daru. Jo es vēl joprojām cenšos juridiski visu korekti un pareizi darīt, un es gandrīz vairs tam neredzu jēgu. Bet man cerība, nevis cerība, pārliecība, ka tomēr to vajag darīt, dot tas, ka pretējā puse ļoti asi reaģē dažbrīd un ļoti liels resursus iekulda propagandā un ļoti mēģina šo lietu pieklustināt. Ja viņi tik daudz necenstos, tātad ja viņiem būtu absolūta vara, nebūtu jēga viņiem visu censties tik ļoti noslāpēt. Tātad ir tomēr kaut kādi spēki, cilvēki, tomēr kādās struktūrās, kas varbūt var, grib un ir spējīgi kaut ko darīt lietas labā. Tāpēc nedrīkst nolaist rokas un, manuprāt, bet vienam cilvēkam visas tautas cīņa nav iespējams izcīnīt. Tas ir jautājums, vai cilvēki sāk darīt tiešām praktiski kaut ko, vai arī tas beigsies tā, kā tas ir beidzies, es ceru,
var arī slikti beigties, es to apzinos, jo es nejūtos pārāk droši šajā valstī par saviem bērniem. Jā. Anna, paldies tev par sarunu. Es tev vēlreiz izsaku līdzjūtību par tavu ārkārtīgi lielo zaudējumu. Un tu šajā sāpēs neesi viena, jo tas tik tiešām sāp mums, sāp man, un es zinu, ka sāp ļoti daudziem cilvēkiem. Un tāpēc mēs ar tevi šoreiz saorganizējāmies ar visu to, ka tuvos jaunais mācību gads, ar visu to, ka mums ir katrai daudz bērnu, saorganizējāmies, satikāmies, un es ceru, ka šī te mūsu saruna arī atbalstosies cilvēkiem un novadīs pie kādas tālākas arī rīcības un kaut kur novedīs, ko mēs varbūt pašreiz nevaram iedomāties. Liels paldies tev, jo tu biji pirmais cilvēks no malas, kurš vispār kaut ko pretējo viedokli nopublicēja. Un paldies par praktisko visu atbalstu. Un tiešām paldies visiem, kas seko līdzi, jo kaut vai tas, kad interese nenorimst, jau liecina, ka ir kaut kāda cerība mums vēl palikusi. Pavisam noteikti. Pavisam noteikti, jo šis laiks ir par to, ka visi meli krīt un pat dažādākajos, negaidītākajos veidos patiesība vienmēr nāk gaismā. Tieši tā. Es to tev arī novēlu no visas sirds, novēlu arī visiem mums to. Jā, paldies liels!